Džengurudev, turpinām Bhagavad-gītu, 2. nodaļa – Sānkes joga, jeb dvēseles nemirstīgā daba. Un tātad dažāds slēgas panti un Paramakāmsas Višvanandas komentārs. Neskatoties uz Krišņas pamudinājumu atbrīvoties no vājuma, Arģuna turpina paust savu nevēlēšanos cīnīties. Visbeidzot, būdams pilnīgi bezspēcīgs, Arģuna pakļaujas Krišņam un lūdz viņa padomu. Šajā brīdī Krišņa uzņems sadguru lomu un māca viņam par patiesā es būtību, par ātmu, kas ir klātesoša ikvienā cilvēkā. Viņš apraksta, cik ātme ir nesatricināma, mūžīga un ārpus šīs materiālās pasaules esoša. Ievadījis Arģunu šajā filozofiskajā izpratnē, Krišņa turpina mācīt vienu no Gitas pamatjēdzieniem – karmas jogu. Viņš skaidro, ka ir cilvēki, kuri pilda visdažādākos pienākumus savā aprobežotībā, cerēdami gūt kādu noteiktu atlīdzību, taču šī pieķeršanās rezultātam rada karmu. Tādēļ Krišņa mudina Arģunu veikt savus karavīru pienākumus bez mazākās pieķeršanās rezultātam. Šis karmas jogas pārskats kļūst par galveno motīvu Krišņas mācībām nākamajās 4 Bhagavad-gītas nodaļās. Mēs uzzināsim par rīcības īsteno nozīmi, par to, kas ir patiesa atsacīšanās, kā arī par augstāko stāvokli, kas tiek sasniegts praktizējot jogu. Un tagad apakšnodaļa ar nosaukumu Arģuna meklē patvērumu Krišņā kā guru. 3. pants. Neļaujies šim vājumam, ak Arģuna, tas nav tevis cienīgi. Atmet šo vājumu un celies, ienaidnieku uzveicēji. Tātad Krišņa aicina Arģunu celties, nevis padoties vājumam. 7. pants. Ar vājumu pārņemtu sirdi un prātu, apjukuši no maniem pienākumiem, es mudinu tevi pateikt man skaidri, kas man nāktu par labu. Esmu tavs māceklis un esmu radis patvērumu tevī. Lūdzu, māci mani. Šis ir Bhagavad-gītas atslēgas pants, jo Arģuna pieņem Krišņu kā savu guru, kā savu skolotāju. Paramakāmsas Višvananda komentē, šajā nodaļā Krišņa kļūst par guru. Līdz šim Arģuna ir skatījies uz Krišņu kā uz savu brālēnu un draugu, bet tagad, redzot šo drausmīgo nožēlojamo Arģunas stāvokli, Krišņa sāk mācīt. Tai brīdī Krišņa kļūst par guru un Arģuna par mācekli, bet arī Arģunas gatavība klausīties Krišņā ir ļoti svarīga. Kā gan Krišņa varētu ko teikt Arģunam, ja Arģuna nevēlas klausīties? 1. nodaļā bija redzams, ka Krišņa nerunā daudz, viņš klusē un klausās Arģunas teiktajā. Bet, kad Arģuna jau ir piekusis runāt, Krišņa atklāja viņam Gitu. Tu vari mainīties tikai tad, kad esi gatavs klausīties. Ja tu nespēji klausīties, kā gan varēsi mainīties? Tu nekad nemainīsies. Dzīve ir tāda, ja tu nemācies klausīties un vērot, tu nemainīsies. Guru norādījumi ir kā sēkla, kas iesēta auglīgā zemē. Ja mācekļa sirds ir kā akmens, nekas no tās neizaugs. Kad māceklis rod patvērumu pie guru, viņam pilnībā jāpieņem meistara pārākums. Tieši to Arģuna pieņem. Kad ierodies pie meistara, tev jābūt kā tukšam traukam, lai varētu tikt piepildītam. Prātam ir jābūt iztukšotam, lai spētu saņemt. Ir jābūt patiesai vēlmei mainīties, lai pilnībā gūtu labumu. Ja sāksi domāt par to, ko tu zaudē, tu nekad neko neiegūsi, jo garīgajā ceļā tu vari ārpasaulē zaudēt visu, bet patiesībā tu iegūsi visu. Arģunas skatiens ir kļuvis apskaidrots, un viņa prāts ir pilnībā transformējies. Visa viņa attieksme ir mainījusies. Sakļāvis plaukstas, viņš saprot, ka pieņemot šo mācekļa lomu, tas kungs, visu varenais dievs, visu aptvarošais un ikvienas sirds pazinējs ir pieņēmis augstākā meistara lomu. Un ka viņš, būdams mīlestības, diženuma, likumības un zināšanu piepildīts, viņš, kura
kuru nesaista pieķeršanās un kuru nespēj skart ne karma, ne arī kas cits, ir viņa dārgais draugs. Un būdams labākais draugs, viņš ir kļuvis par augstāko pavadoni un augstāko dievību. Šāds ir guru diženums. Guru nav tikai viena loma vien, viņš nav kā skolotājs vien. Viņš pieņem dažādas formas, neskaitāmus aspektus, jo guru dzīve nav domāta viņam pašam, bet gan citiem. Palīdzība un atbalsts, zināšanas spēks un mīlestība, ko guru sniedz saviem sekotājiem, tas viss ir apbrīnojami un pārsteidzoši skaisti. Un tas bija Paramhamsas Višvanandas komentārs, un tagad vēl daži atslēgas panti 2. nodaļā. 11. pants. Kungs Krišņa saka: lai gan cēro par tiem, par kuriem nevajadzētu skumt, tavi vārdi šķiet prātīgi, bet zinošais neļaujas žēlabām ne par mirstīgajiem, ne par dzīvajiem. 20. pants. Patība nekad nav dzimusi, un tā nekad arī nemirs. Tā ir pastāvējusi vienmēr un nekad nepārstās būt. Tā ir nedzimstoša, mūžīga, vienmēr esoša un pati senākā. Tā netiek pazudināta, kad ķermenis tiek nogalināts. Šeit Krišņa stāsta par ātmu, stāsta par mūsu dvēseli. 22. pants. Tāpat kā cilvēks noliek savas nodilušās drēbes un uzvelk jaunas, tā arī iemīsotā patība pamet savus nolietotos ķermeņus un nonāk jaunos. Un vēl nedaudz Paramhamsas Višvanandas komentārs. Tagad ir Gitas sākums. Īstā Gita sākas ar tā kunga smaidu. Viss, kas bijis iepriekš, bija tikai sagatavošanās tam. Kad guru redz, ka māceklis patiešām gatavs, viņam rodas tāds pats smaids. Māceklis var lūgt 10 000 reižu, un guru dos to, kas viņam ir jādod. Bet, kad māceklis būs patiesi gatavs, pat neprasot, tiks dots viss, kas tam vajadzīgs. Tas ir smaids, ko kungs Krišņa sniedz Arģunam. Viņš saka: ak, es redzu, ka tagad tu esi gatavs. Guru tev neteiks ko tādu, kas celtu tavu ego vai lepnumu. Viņš teiks to, ko nemaz nevēlies dzirdēt. Šādi viņš izspiež lepnumu no tevis. Viņš izvelk šo neziņu no tevis. Viņš parādīs ceļu un spodrinās tevi. Viņš palīdzēs tev savaldīt prieku, uzveikt maņas, uzvarēt prātu. Viņš palīdzēs attīrīties no sajūtas, ka esi nelaimīgs, lai dabiski caur spēju atšķirt, caur pārdomām, caur lietu pareizo izpratni un patiesām zināšanā par patību, šī īstenā laimes sajūta, šī paliekošā laimes apziņa pamostas tevī. Ja vēlies patiesu viedumu, zini, ka nav dzimšanas un nav nāves. Tu esi ātma, tu esi mūžīga. Ātmai nav sākuma un nav gala. Tad kāpēc tu sēro? Tu esi ieradies šeit, lai sasniegtu augstāko patību. Tu esi ieradies šeit, lai paveiktu ko augstāku, nekā tu spēji izprast. Krišņa stāsta Arģunam, ka viedie nemēdz sērot. Tev ir identitāte, tā vienmēr tev būs. Tu vienmēr esi pastāvējis kopā ar viņu. Tu nekad neesi nošķirts no viņa. Mēs visi esam pastāvējuši vēl pirms mūsu dzimšanas, pirms ierašanās šeit, šajos ķermeņos, un mēs turpināsim pastāvēt vēl ilgi pēc tam, kad šie ķermeņi būs zuduši. Ātma dzīvos vienmēr, pat ja viss cits tiks iznīcināts. Ķermenis tiek pārstrādāts, jo tas ir radīts no 5 elementiem, kuri atgriežas dabā, bet patība paliek neskarta, nemainīga, pastāvīga, nepazudināta, un tā ir mūžīga. Neviens to nav radījis, un tas, kas nav radīts, tas nevar arī nomirt. Pats kungs uz šīs zemes rod izpausmi ķermenī, taču tev nevajadzētu aizmirst arī par ātmu.
Mūsdienās cilvēki, koncentrējoties uz ārējo realitāti, bieži vien piemirst, ka viņiem ir arī dvēsele. Tādēļ mosties, mana mīļā dvēsele, apzinies savu patību, tu esi ātma. Neļaujies palikt šajā miega stāvoklī, jo atrodoties tajā, tu nespēji izprast savu patieso būtību. Lai apzinātos savu patību, tev ir jābūt nomodā.